Visiem čau! Protams, ka bērni šajā laikā ir ļoti priecīgi, kad viņiem ir iedots tik ilgs laiks, brīvdienas, bet lai bērniem būtu interesantāk un lai bērniem būtu aktīvāk šīs brīvdienas, mēs jums parādīsim, kā var sportiski un aktīvi pavadīt šīs brīvdienas mājas apstākļos. Un šodien ar mums kopā ir vairāki treneri, kuri jums parādīs dažādus interesantus vingrinājumus. Un šodien ar mums kopā ir treneris, Svarcelšanas federācijas prezidents Viktors Šerbatiks. Kopā ar mums ir arī sporta skolas skolotājs, fiskultūras skolotājs Miks. Mums šodien arī ir trenere un mana sieva Lelde. Un ar mums šodien kopā arī ir Lotte. Labdien, dargie sportisti, maziņi, lieli! Šodien es jums parādīšu pirms lielās slodzes darbošanas, jums parādīšu, kā pareizi iesildīt savus muskuļus. Es, kā bijušais vecēlējs, taisīju agrāku tādu soļu. Tagad tie soļi es parādīšu jums. No sākuma sildīt papriekšnis, ka viņi būs vajadzīgi. Ņemam vienu kāju, liekam uz pirkstgalī un griezam. Tas ir vienkārši tāds vingrinājums. Sildam no sākuma paši lejot ar visu. Tas ir papriekš. Otru kāju tur daram. Otru palīdzēs man, ne? Te blakus negribi palīdzēt. Tagad mums ir ceļi, mēs ceļus arī sildīsim. Un nāc palīdzam, nav jau problēmas. Nāc divi tā taisīsim. Taisam, rokas uzlikam uz ceļiem un uz labo, ne uz kreiso pusi no sākumā. Pagriezam, apstājamies un uz labo pusi tagad griezam. Apstājamies. Atkal vēl vienu, atkal uz turienu uz kreiso pusi. Reiz 5. Apstājamies aiztevi. Uz tagad uz labo pusi griezam. Tagad kājiņas liekam bišķi platāk un pirkstgali bišķi pa sāmu. Un uztaisīsim pirms atkal pēc ceļiem, bet mēs varam rokas priekšā. Kā pietupamies rokas priekšā? Viens, jā, tāpēc, ka tas ir vingrinājums, vajadzēs pēc tam uz viņiem, tur būs savādāk. Un taisim 5 reizes 1, 2, 3, ceļu sildat 4, 5. Tas ir bija mums sildīšana priekš ceļu. Tagad mums jāpasilda gurmus, tas viņi arī vajadzīgi. Stāvam uz kreisās kājas, labo pacelim augšā un turam līdzsvaru. Arī grūti. Un taisam celu uz priekšu, celu uz atpakaļ, uz sānu. Celu uz priekšu, celu uz sānu. Tā taisam 5 reizes un mēģinām turēties līdzsvaru. Taisam augstāk. 1, 2. Nu, kas uztaisīja 5 reizes, saprot, ka vēl uztaisījies vēl ne, tas būs nākamais. Tādīši. To pašu darām ar labo kāju. Nostājamies, turam līdzsvaru un kreiso kāju ceļam uz augšu. Ceļu uz augšu. Uz priekšu, uz sānu 1, priekšu, uz sānu 2, uz priekšu, 3. Tā taisam 5 reizes. 4, 3, 5. Mēs iesildām gurnus. Tagad mēs iesildēsim muguru. Kājiņas bišķi platāk, platāk pa pleciem. Rokas uz sāni un griežam atkal. Nu sākam uz kreiso pusi vēdru. Kā dejošana. Jā, kā dejošana daudz. Ir arī 5 reizes uz vienu pusi. Tad man ir 4, 5. Nostēmas tagad uz labo pusi 1. Un cenšamies taisīt lielu apli. 4 un 5, jā. Nu, vidus gurni mēs iesildām. Tagad mēs iesildīsim savus rokas pirstus. Sāksim sildīt no sākuma pirstus. Ne, pirstus. No sākuma tā taisam. Uztaisim durienu, izlabojam, uztaisim, izlabojam. Tā arī 5 reizes jāuztaisam. Tagad mēs paņemsim plaukstus kopā. Un starp pirkstiem pirstus tā kā pareizi pareidīgi, jā? Un sākam griezt paplīti. A to arī tā čusku varam izdarīt, jā, tā? Paplīti, čusku, visu daram. Un griezam, tam apstājamies un tagad, kā pareizi izdarīt, izgriezam otrādāk, jā. Paturam, pastēpjam. Pēc tam mēs divus plaukstus kopā.
Un arī, jo zemāk laidam, jo vairāk izstiepjam. Bet plauksti viss ir kopā. Un cik un arī nolaidam lejā un paturbišķi. Jā, iesildam pirstus. Tagad mums jau vajag iesildīt alkoņus. Iesildīsim alkoņus. Rokas mums pa sāna un abas alkoņus rokas mēs griežam uz iekšu. 1, 2, tā 10 reizes. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rokas taisa tagad no iekšas uz ārā. 1, atkal 10 reizes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iesildim, tas mēs iesildim alkoņus. Tagad mums vajag iesildīt plecus. Plecus mēs iesildām. Abas rokas mēs tagad griezam atpakaļ. Arī 10 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagad to pašu vingrinājumu dēļ no rokas griežam uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iesildam plecus. Tagad mums vajag iesildīt vēl bišķiņ kaklu. Lai mēs varētu, kā pareizi pateiktu, lai varētu paskatīties, kas darās tālā aizmugurē, kad jūs mācāties, to vajag arī kaklu pagriezt uz kreiso pusi, uz labo, uz kreiso. Mēs te viņu bišķi stiepam uz kreiso, uz labo. Tā arī kaut kur 5 reizes tā. Tagad kakli lejā, augšā. Lejā, to arī mums ir vajadzīgi lejā, augšā. Arī kaut kur 5 reizes izdarām. Jā, augšā. Un tagad mēs paplīti, izteipišiem, iesildīsim. Jā, un arī uz vienu pusi 5 reizes, uz otru. Jā, 2, 3, 5. Mēs tagad iesildījām savus muskuļus. Tagad es jums vēl parādīšu dažus vingrinājumus, ko mēs varam iesildīt lotiņu. Paņemsim to repliku, kas tienīt ir. Tagad mēs ar lotiņu parādīsim, kā vajag taisīt pietupieni, lai būtu mugurā izstiepjās, lai vēl plecu pastaipīsim. To var paņemt mājās sloti. Mums ir daļina no slots, un lota ir paņēmām to sloti diezgan rokas plati jābūt. Paceļam viņu to sloti virs galvas. Tie ir tādās vingrinājums, kā mēs turam viņu ne priekšā, bet bišķiņ aiz galvas. Tas ir tāds vingrinājums bišķiņ galvas. Un noliekam kaiņus platāk, pirksti bišķiņu sāniņu, un es jums parādīšu no sānas sloti, jau varu viņu bišķa svarcēlē, viņa daudz ko var māk, bet es jums parādīšu vingrinājums. Tas ir tāda stiepšana. Mēs to stieni turam bišķiņ aiz galvas, galvu paceļam augstāk, skatāmies ne debesī, bet priekšā un dibituņu atpakaļ. Un tas stienīts, tas lotiņi neiet uz priekšu, visu laiku aiz galvas. Ļoti taisni uzmanīgi, nesteidzamies nekur. Atkal dibituņu atpakaļ un taisim pietupiņu. Un tā jāuztais jums 10 reizes. Galvenais nevajag steigties. Galvenais nesteigties. Ja no sākums neizdodās, tas neko nenozīmē. Galvenais šito vingrinu nedrīkst steigties. Un tagad jums viss palīdzē. Tas arī stiepšana ir pleciem. Mugura mēs vēl stiepam bišķiņu ceļus arī, un tā taisam ar lotu. Un tā 3 reizes, vai mums jāuztais vismaz 10 reizes. Jums jātais, protams, vairāk, bet tā kā mēs ar lotu bijuši ar svarcēlē, mums tas vingrinājums viegli darāms. Jums būs smagāk, bet jums tāpat viņu vajag taisīt vairāk. Un tā mēs taisam pietupienu 10 reizes. Mums ir 5, 6, 7. Galvenais muguriņu visu laiku taisni, dibintuņu atpakaļ un tos stienis visu laiku jātaisa aiz galvas. Visu laiku. Un skatieties, kā lote, viņa alkoņi visu laiku ir taisni. Tas arī obligāti jābūt. Un vēl mums tur ir vēl 8, 9, 10. To vingrinājumu mēs izdarījām, iesildījām. Mēs vēl
mājās, ja jūs paņemsiet tādas pudelītes, vai varbūt višķi mazāk, jūs varat uztaisīt bērnu, tā kā mēs vairāk priekš bērniem lotēs šito nevaru piedāvāt, tāpēc, ka viņiem tas būs ļoti paviegli. Jūs varat izdarīt, jūs varat uztaisīt pienus ar šitām pudelītēm. Ja mamma jums iedos litrīgās pudelītes, tad būs taču smagāk. Un tā kā mums šodien litrīgās pudelītes nebija, bija tikai puslitrīgas, tad es jums paņemiet abas pudelītes rokā, turat viņus arī kājas platāk, bišķiņ, bišķiņ būs pa sānu. Un uztaisīsim pienus. Vismaz 20 reizes. Un atkal, mēs, kad taisam pieni, mums visu laiku muguriņi ir taisa. Divintiņi atpakaļ, muguriņi taisa. Un tā mēs taisam 20 reizes. 2, 3, visu laiku mugura taisa, visu laiku taisa. Tad būs vieglāk vai skaitīt. Vieglāk pat visu laiku divintiņu atpakaļ, muguru taisa. Ja jūs redzēsiet, kā taisa Lota, viņa taisa ir pareizi. Un tāpēc es saku, es jums rādu no sāna, kā pareizi to visu darīt. Kad jums ir svars rokās, jums būs bišķiņ smagāk taisīt vingrinājumu. To, ko mēs gribam jums parādīt un iestāstīt. Visu vingrinājumus jāmēģina taisīt vismaz ar maziņiem svariem, tāpēc, ka jūs esat jau sportisti un jums ar bez svara taisīt būs viegli. Ir 20 reizes. Tas ir apmēram, mēs varam taisīt ar svaru. Tagad mēs ar Lotu varbūt jums parādīsim, kā apmēram apsēst, patrenēt bišķiņu krūtis un patrenēt bišķiņu alpuni. Tu, Lota, varēja uz ceļiem stāvēt un apspiesties, vai tā kā priktīgai sportisti varētu? Tikai uz ceļiem? Labi. Es jums arī bērni parādīšu, kas var taisīt uz ceļiem, kas var taisīt uz ceļiem, kas nevar taisīt uz ceļiem. Tas taisnām, tikai tā, kas nevar taisīt uz ceļiem, kas var jau taisīt uz ceļiem, tas jā, kas var taisīt bez ceļiem, tas arī. Jums obligāti rociņas jānoliek tā, lai viņi būšu platāk nekā jūsējas krūtis, tā kā pareizi pateikt. Un rokas nebūtu būt ne priekšā, ne aizmugurē, viņi jābūt apmēram, uz viņiem skatīties. Un tad jūs, kas var taisīt kā Lota, taisa kā Lota, kas var taisīt bišķi spēcīgāks, mums jātur obligāti kājiņas kopā, tas būs smagāk, un mugura taisni. Un mēs mēģinām ar krūtī pieskarties pie matriča vai mājās uz divāna, kur jūs tur taisīsiet, un mēģinām pieskarties. Un viens. Varbūt kādam ir deguns garš, kā man, tad varat ar degunu pieskarties. Un es tā, tā kā man vēdra vairs nav, man grūti pieskarties ar vēdru. Un es cenšos pieskarties ar krūti, vai man iznāk deguns. Un tas ir skaitās labas atspiešanas. Ar to, ko parādīja jums Lote, tas ļoti labi atspiešanas priekš meitenēm. To, ko es radīju, drīkst atspiestīt tikai zēni. Ja jūs zēni varat atpasties kā Lota, tad jums tiešām vajag trenēties. No savas puses un no Lotas puses mēs pamēģinājām jums parādīt tās vingrinājumus, ko var taisīt mājās. Un, kad jums tiešām nav ko darīt, jūs varat izmantot kociņu, varat izmantot tās pudelītes, varat izmantot brāli, vai, kā man palīdzi Lotte, es izmantoju, viņa man parādīja dažu vingrinājumus. Tā kā, ja jūs gribat būt spēcīgi un veselīgi, skatieties šito raidījumu, bet tas tikai sākums. Visiem vislabāk! Skolnieki, nedomājiet, ka jums tagad mēnesis brīvs, kad atnākot uz skolu, jūs skolotājs nenovērtēs. Es un gan arī ļoti daudz citu skolotāju novērtēs, ko jūs esat šo mēnesi iemācījušies. Tūlīt jums parādīšu dažus vingrinājumus, kurus pareizi izpildot. Jūsu skolotājs jūs noteikti novērtēs un ieliks atzīmi. Bērni, jūs varēsiet pieturties ar pilnu pēdu un taisnu muguru. Tas jau būs ļoti labi. Kā jau Viktors rādīja, taisnu muguru un pats galvenais – pilna pēda. Šādu pietienu izpildot, domāju, jūs skolotājs noteikti ieliks labu atzīmi.
Galvenais bērni, ne, šis nav pietupiens, jā? Šis te neder. Dziļi un taisnu muguru. Tā. Tad bērni šādi noteikti netaisim, jā? Šis nebūs pietupiens. Un obligāti pilna pēda, nekādi pirksgaļi. Šo jums noteikti skolotājs neieskaitīs. Nākamais līmenis pietupieniem. Tātad ar slotas kātaņu rokās, plati rokām, rokas pacelt uz galvas, taisnu muguru un turot kociņu. Šis jau nedaudz grūtāk. Bet trenēties, un es ticu, ka mēnešu laikā jums noteikti tas izdosies. Tātad atspiešanās no ceļiem maziem bērniem vai arī meitenēm. Pareizi viņu izpildot. Šādā veidā. Droši tie, kas stiprāki, atspiežties šādi ļoti labi. Galvenais no ceļiem. Netaisim šādu atspiešanos. Šī nav. Laižam dībentiņu sev līdzi lejā. Neatstājam viņu te. Tā ir kļūda, ko daudz pieļauj. Es uzskatu, ja minūti var nostāvēt flankā, tas ir diezgan labs rādītājs visos vecumos. Tātad flanku mēs stāvam šādi. Arī taisnu muguru. Dibentiņu šeit. Nekādā gadījumā neturam šeit dibenu un saliekt muguru. Vai arī pretēji šeit. Jums to grūti izdarīt. Tad tā nestāvam. Stāvam tik ilgi, ka mēs varam pareizi nostāvēt ar dibentiņu šeit. Kādam šis planks pa grūtu, trenēties stāvēt šādi, vienkārši balstā uz rokām. Tas būs nedaudz vieglāk. Parādīsim jums vairākus vingrinājumus, kurus jūs ar vecākiem vai arī vecāki ar bērniem varēs pildīt mājās. Visus šos vingrinājumus, protams, izpildu pēc savām spēju robežām, bet būtu labi, ja jūs varētu tos izdarīt vismaz 10 vai vairāk reizes katru. Sāksim ar vingrinājumu kāju un plecu muskultūrai. Tātad, ja? Šādi. Tupimies, turam elkonīšus, galvenais šeit augšā. Kad ceļam augšā stienīt, iztaisnojam rokas taisnas. Tas būtu tās būtiskākās kļūdas šajā vingrinājumā. Koņa augšā, taisnu muguru un iztaisnojam augšā rokas. Un obligāti atceramies, turam pilnu pēdu uz zemes. Tad otrais vingrinājums mums būs izklupieni. Izklupienā mums vairāk strādā dibenu muskultūra. Šeit obligāti arī turam taisnu muguru un cenšamies likt kājas pietiekami plati, lai mūsu cels neiet pāri pungalam. Tas būtu būtiskākās kļūdas. Un, protams, ejam taisni uz leju. Nesēžamies uz priekšu, par daudz šo izpildu kļūdām. Samainam kājas un uz katru kāju cenšamies atkārtot 10 reizes. Gurnu pacelšanu guļot, saliekam kājām. Šeit mums strādā dibenu muskultūra, kāju. Šeit vienkārši ceļam augšā gurnus, cik augstu varam, un augšā viņus nedaudz pieturam. Noturam muskultūru. Tāpat arī šo vingrinājumu taisīt ar vienu kāju. Tas jau būs grūtāk. Vispirms no sākuma obligāti pamēģināt ar abām kājām. Arī atkārtojam 10 reizes, vai arī taisam ar abām vienu kāju. Taisam vienu kāju, tad, protams, ar katru kāju 10 reizes. Muguras muskultūra arī mums obligāti vajag trenēt, un šis ir viens no labākajiem vingrinājumiem, ko izdarīt mājās. Ir daudz sportisti. Svaru zālē šeit vienkārši. Paceļam augšā krūtis, paceļam augšā kājas. Reizē turam gan kājas, pārēju taisnu, un muguras muskulīši strādās. Līdzīgs vingrinājums pagājušam, ko izpildījām, bet šeit mēs vēl ieliekam klāt roku kustināšanu,
Mūsu svinams ļoti labi vēl noslogo papildus bonusā mūsu muguras leizdaļas noslogošanai. Viņš vēl noslogo mūsu plecu aizmugurs, trapeci un mūsu raumveida muskulīti. Ļoti vienkārši un labs vingrinājums arī. Un paņemot rokās ūdens pudeles, jo noteikti jutīsies kādam slodze, kurš to taisa. Ar tukšām rokām un varbūt, kam ir šis vingrinājums jau pa viegli. Esam nonākuši līdz vēderpreses muskulītim. Un šeit, redzat, vienu ļoti vienkāršu vingrinājumu. Saliektas kājas, turam kāju un laižam lejā. Cenšamies kāju pie zemes galīgi neatslābināt. Varbūt viegli pieskarties kāju zemē vai pat labāk nepieskarties vispār. Tāpat šo vingrinājumu var izpildīt nedaudz jau grūtākā līmenī, taisot taisnām kājām. Noteikti no sākuma pamēģināt vieglāko variantu un, ja tas jums pa viegli, pārēt uz šo sarežģītāku vingrinājumu izpildes veidu. Un vēl trešais vingrinājums, kur vairāk strādā. Sānu preses muskultūru arī varam taisīt ar kaut kādu priekšmetu rokās vai arī bez. Tātad, ja mums ir viegli ar tukšām rokām, droši nekautrējamies, paņemam kādu ūdens pudeli vai kaut ko rokās. Bērni lokinīgi ir viena no svarīgākajām fiziskajām īpašībām. Un mūsdienu bērniem ļoti daudziem uzsver, šī fiziskā īpašība ir ļoti sliktā līmenī. Tāpēc to jūs redzēsiet, kā mājas apstākļos varat izpildīt dažādas lokinības vingrinājumus un uzlabot savu lokinību. Ko? Aiziet! Mums noliksim botas. Vienmēr stiepamies. Stepņiem kājās stāvam vienmēr uz ārā. Sāksim ar pašu vienkāršāko. Nolieksimies taisni pie pirkstiem. Un lēnām liecamies uz priekšu. Tātad, cenšoties saistnīgi nevi. Šo vingrinājumu, kā arī lokinībā visu vingrinājumu, mums nevajag izpildīt strauji ar asām kustībām. Tas nav vēlams. Lēnām, liecamies uz priekšu. Un tāpat šādi paliecamies atpakaļ. Priekšu. Atpakaļ. Vienu kāju priekšā. Un atkal lieksimies pie šīs kājas. Bērni ir atkārtoši vingrinājumus sāk šeit kaut kas, tas viss normāli. Jums stiepjas, viss notiek. Tā tam ir jābūt, neuztraucies. Un atkal otru kāju, priekšā. Platāk jau. Un atkal liecamies priekšu. Iepriekšu saiti mūsu. Un vēl platāk noliekam un atkal noliekamies. Atceramies, galvenais stiepramies. Mēs turam kājas taisnas. Kājām nelieksim, tā būs vieglāk, un tā mēs apkrāpsim sevi paši. Tālāk apsēdīsimies. Sākam uz ceļiem, vienkārši apsēdīsim uz ceļiem. Nedaudz pasēdīsim šādi. Pastiepj potītēm. Pasēdi šādi, un tad palikt jau. Varbūt te nevis grūtāk, varbūt citi nevarēs to izpildīt. Palikt kājas platāk un ielikt. Un atkal nedaudz pasēdēt. Tad, ja jums varbūt tiešām ļoti grūti šo izdarīt, tad izdarām šo lēnām, turoties šeit, atbalstoties rokām un lēnām. Tālāk. Iztieksim kājas vienkārši priekšā. Un atkal lieksimies pie kājām. Atceramies visos vingrinājumos, kur mēs sēžam un liecamies pie kājām, mēs pirkstgaliem jābūt šādā veidā. Šeit noteikti netur pirkstgals.
turoties pirkstiem šeit, jūs labāk visu stiepsies un visu strādās. Tālāk salieksim vienu kāju. Salieksim otrs. Un atkal iecimies. Stiepsimies pie kājas. Ko šeit jūs pastāst, kas to? Jā, redzat? Tur, tas normāli, tā joši. Tā ir jā. Samēram otru kāju. Bērni, ka sloknība tiešām ļoti slikti. Jūs šādi sēžat, necenšaties par katru matu galu aizsniegt jūsu kāju. Vienkārši turam rokas augšā un liecamies priekš. Mums galvenais, mums šeit ir galvenais. Pirkstgalu laiku varēsiet aizsniegt. Šeit vēl izpildīsies. Pašu kāju mums ir. Un atkal liecam kājas. Un te varam pretēji paliekties celt un pat uz vīru. Te arī katru dienu izpildot šos vingrinājumus, būs vēlams izpildīt katru dienu, uzreiz dienā šos visus vingrinājumus. Jūs jau diezgan ātri redzēsiet savu progresu, es domāju. Jūs redzēsiet, varbūt viņš nevar aizsniegt pirkstgalu, domāju lēnām. Vienoties, viņš var drīzreiz aizsniegt pirkstgalu, jūs redzēsiet, jums ir progress un tas, ko jūs darat, nav veltīgi. Atkal, kāja priekšā, bet šo kāju salieksim tādā veidā. Tas mums šo te dibeni šeit stieps. Vai ne, Lota? Un atkal liecamies. Šeit pie kājas. Varam arī pēc palīties, ja? Neesam nekad, kad mēs stiepamies saspringt, vienmēr esam brīvi. Priekšā šādi un otru kājas lidās aizmītoši, ja? Šis mums arī izteps. Dibeni un otru kāju metros. Šie ir tādi, ko es jums rādu. Vienkārši loknības vingrinājumi, bet tos var izpildīt gan cilvēki, kuriem loknība ļoti vājā līmenī, gan tiem, viņi ir diezgan augstā līmenī. Tāpēc ļoti labi dara arī tiem, kas nekad nedarīšu. Tālāk mums ir vienkārši maksimāli labi kājas, mēs varam nolikt mēram. Un šeit atkal lēnām. Viens kājas varam palieties. Vēl tev jau ļoti. Un otrs nedaudz. Vajadzēs roksies mugurku. Šurā te. O, super, redzat? Tas jau ir izcils šis vingrējums. Jā, es domāju, iesācam daudziem. Šādi jūs tagad skatīsieties, kā vispār Lotte to var izdarīt, bet stiepties dienu dienā, es domāju, jums tas sanāks arī. Vēl mums palikusi ļoti būtiska lieta, daudziem ir stīva, ko arī daudz nestiep. Tā ir aspilēcība. Tā ir pats vienkāršākais. Aspilēcība noliekam kājas, mēram kā mēs tupimies. Un taisa pa muguru, mēģinām pieturpties, tā varam. Un šajā pozā vienkārši paturpam. Bieži tieši aspilēcība ir tas, kas neļauj mums pieturpties. Mēs esam vienkārši pārāk stīvi, viņi mums neļauj. Sanāk, šāds pieturpties mums vairāk nevajag. Stīvs atkal, bet viņš mums iztiec, viņš vēl mums celīšu palīdz priekšu.
Jā, šādi pasēdam varam uz vienu kāju, nedaudz vairāk uz otru. Jā. Bet šajā vingrinājumā mēs stiepam šo netaisim šādi, tas nestrādās. Kājas mums vajag tā, kā mēs tupimies, tad mums maksimāli atpūs šīs atklēs. Un otrs vingrinājums, kā es teicu, atklējuši. Balstā uz rokām, tikai mēs tagad atspēšanos un vienkārši šeit vienu kāju uzliksim. Jā, uz otru. Un lēnām, uz leju, jā. Pašūkot sevi šādu veidu. Un ļoti labi te pašūkot. Kājas. Lēnām. Trešais. Vienīgs variants. Vienu kāju zem saliek. Šo kāju celīt stumjam priekš. Vienkārši. Citādi nevajadzētu stumt. Viegli. Paspiežam. Sākos paspiet. Šos vingrinājumus droši atkārtot, kurā laikā, kurā vietā. Skatāmies televizoru, ir reklāma, stiepjas droši. Pirms treniņa obligāti stiepjas, pēc treniņa arī obligāti stiepjas. Treniņu, ko jūs tikko redzējāt, izpildu pēc savām spējām. Lēnām mēģināt palielināt atkārtojumu skaitu vingrinājumā vai arī reizes, cik jūs bieži izpildat šo treniņu vai cik daudz jūs tam izejat cauri. Mēs varam treniņu atkārtot 2 vai pat 3 reizes. Tātad, pirmajā nedēļā es gribu, lai jūs vismaz 3 reizes izejat cauri šim treniņam. Nu ko, bērni? Es ļoti ceru, ka jums noderēs šie vingrinājumi, ka jūs arī viņus izpildīsiet un visu šo mēnesi, kas jums ir brīvs, jūs mājās citīgi strādāsiet un atgriežoties skolā, jūs jau būsiet spēcīgāki, aktīvāki, lokanāki un skolotājs jums varēs ielikt ļoti labas atzīmes. Es domāju, ka ja jums noderēs šie vingrinājumi, mēs uzfilmēsim iespējams vēl kādu treniņu, bet lai jums veicās visiem sportiskajās aktivitātēs mājās un tiekamies atkal jau pēc kāda laika. Čau!